Labdien, godātie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Sākam preses konferenci pēc ministru kabineta sēdes. Sāsinās spriedzi uz robežas un arvien vairāk Baltkrievija iesaistās tādā hibrīda apdraudējumā, ka mums arvien lielāks nelegālo ceļotāju skaits parādās. Un, lai mēs varētu tātad raidīt signālu gan starptautiski, gan arī taupīt mūsu robežsardzes un zemesardzes spēkus, kas notur mūsu robežu drošībā, mēs esam vienojušies, ka mēs slēgsim vienu no robežpunktiem. Šo jautājumu šodien uzdod Juris Kāža, lūdzu. Septembra mēnesis rāda to, ka mums faktiski katru dienu jau ir atturēto personu skaits no nelegālās robežu šķērsošanas ap 100 un vairāk personu. Mēs esam pārsnieguši jau prognozes, kas bija gada griezumā uz septembri, un šādu veidu rīcību mums dos aptuveni atbrīvot līdz 50 valsts robežsargiem, kurus mēs varēsim attiecīgi nozīmēt apsardzībai tieši uz Latvijas zaļās robežas. Atsevišķi. Paldies visiem! Uz tikšanos! Vienkārši. Vertikāli, jāpārbauda. Es nezinu, kurš interesē. Te varējām Rīgā filmēt. Kivetsen ma biex minn Dynamo veri kiveme.